mums ir arī ieraksts. Nu tā, meitenes. Šodien tad mēs atkal esam pēc ilgāka laika, nedēļu neesam tikušās un esam atkal kopā. Paldies, kad atnācāt. Un šodien tātad, kā jau es solīju, iepriekš es runāšu par rokām mēs izrunājām. Kaut tur varētu vēl un vēl runāt, ja, bet pāriesim uz kāju kopšanu. Tātad pēdu āda ir īpaša un sargājama. Pēdu ādas struktūra, salīdzinot ar citām ķermeņa daļām, ir unikāla. Tās loma ir pārvarēt un pielāgoties ārējiem stresoriem fiziskas slodzes apstākļos. Tāpēc epidermā lielākoties stratum cornelis daļā, tā ir pēda pati apakšā, ir struktūra, kādu nav nekur citur. Piemēram, telpiski izkārtots keratīns, lai nodrošinātu pret fiziskām iedarbības faktoriem. Tātad mūsu pēdas, es teiktu atkal, ir viens no vissvarīgākām vietai, kas tur mūsu visu ķermeni. Lai mums būtu pareiza stāja, lai mums būtu pareiza mugurkaula sistēma, īstenībā ir ļoti svarīgi, kādas mūsu pēdas. Pēc tam sīkāk es vēl drusku papildināšu, bet no pēdām un no apaviem ir ļoti, ļoti svarīgi, kā ir mūsu mugurkauls un kā ir mūsu stāja pati par sevi un visu orgānu sistēmu būs salikta pareizi. Ja mums nav pareizi apavs, par to es uztaisīšu un es sākusi taisīt jau slaidus un gribu atsevišķi jums parādīt, kā ir jābūt pareiziem apaviem un kāpēc jābūt pareiziem apaviem, un katram ir individuāls, jo par pēdu kopšanu ir viens, bet pēdas ir tās, kas viss mūsu organismu tur, lai mēs varam iet, lai mēs varam sportot, lai mēs varam kustēties. Un ja pēdiņas mums nav nesakoptas, ne arī mums ir ar apaviem saistīts ļoti, ļoti daudz. Ja, un tāpēc, ka arī pēdai ir šīs te struktūra, pati ādas struktūra ļoti, ļoti sarežģīta. Tātad pāragošanās ādas ragaslāņa hipertrofija bieži ir graudainā un pamatslāņa hipertrofija. Hiperkoroidēze saucās. Tas ir tas, ka paliek āda ļoti rupja, raupja, ja, plaistā, ja, tas ir ļoti, ļoti tāda pirmā un pati svarīgākā, kas cilvēkiem ir ļoti, ļoti, katram otram vai ne katram cilvēkam tas ir, jo arī saistībā ar nepareiziem apaviem. Un ļoti šī te perhokterēze ir viena no pirmajām reakcijām ar kādu ārējo faktoru. Gadījumā ir dermas, epidermas, šūnas reaģē uz stresu. Un tas ir ļoti pat interesanti, ka no stresa pirmais bojājās pēdas āda. Ja, jo epidermas šūnas reaģē uz šo. Ja mēs esam stresaini, arī, ja ir augsts asinsspiediens vai ar hemoglobīnu saistīts, ja arī, tad arī ar pēdām var būt šīs te problēmas. Producē vairāk iekaisu un citokīnu, kas veicina nepilnīgu koordināciju, deformāciju un strutainām bioķīmiskām struktūrām pārmaiņām. Tā iet runa par čūlām. Ja? Trofiskās čūlas ir arī viens no stresa pamatiem, ja mums ir stresi iekšējie, ārējie, kādi mums tikai nav, ja, tad arī var izveidoties šīs te ādas čūlas. Tas var būt iemesls nepilnīgai destimonu dezdegācijai, patoloģiskai lipīdu kārtas formācijai, tālāk seko kondensāta adihēzija, diskriminācija un stratums sabiezēšana. Tad vienā vārdā sakot, es te atkal kārtējo reizi tā sarežģīti runāju, bet vienā vārdā sakot, tā ir ādas sabiezējumi. Vai tie ir papēdi, vai tās ir dēlnas,
rokās arī, ja, arī veidojās tūznas, ja, tas nenozīmē, ka arī no apaviem var veidoties tūznas, ja, un sabiezējumi, varžaktis, plaisas, ja, tas viss arī, bet tas arī var būt no ādas problemātikas, no stresa, no varikozes, no vēnu sistēmas, kas arī var būt no tā izmainīties un bojāties. Šajās bojājuma vietās mitruma līmenī ādā ir pat 4 reizes mazāk nekā veselā pēdu ādā. Šī āda ir arī mazāk elastīga un ar izteiktu virsmas struktūru. Tātad biezāka āda, nav tik plāna. Kaut velvītē mums ir plānāka āda. Pie pirkstiem pamatu falangās tur ir biezāka āda, papēdī mums ir biezāka āda, bet velvītē mums ir tātad strukturēta šī sadalīta pēdas āda mums ir, ja? Kā pie psihiskās veselības ietekmē pēdu veselību? Kāpēc es iekļauju šo te? Jo tas ir tas pats stress. Tas nenozīmē, ka mums ir cilvēki, kuri ir slimi, ja, ja tas ir kaut kas cits, bet viss ir saistībā ar stresu. Arī uz stresa pamata ir atklāts, ka 80% ir vismaz viena patoloģiska struktūra problēma pēdās. Iet runa tieši par pēdām. Visbiezāk šie pacienti sūdz par sāpēm pēdās, tad ir 48%, nagu bojājumi 35% un varžaciem tūznām 28%. Šāda izplatības rādītāji ir no 4 līdz 11 reizes lielāka nekā vispārējā populācijas ziņotie. Pēdu sausums ir riska faktors izgulējuma attīstībai. Es lūgtu meitenes mīļās kaut kam tur mikrofons ir ieslēgts, kaut kas šļūts. Lai fonā es dzirdu. Jā, varētu izslēgt. Neredzu, kura meitenei mikrofons. Lūdzu, meitenes, izslēgt skaļu. Iepriekš jau paldies. Tātad pēdu sausums. Spiediena radītās čūlas ir nopietna problēma, īpaši guļošo slimnieku vidū. To novēršana ir būtiska pacientu labbūtībai, pamat iemesli ir izgulējuma attīstībai ir zinām, bet sausās ādas loma šajā gadījumā ir neskarta. Iet runa par sausu ādu, pēdu sauso ādu un vispār visi cilvēki no matu galiņiem līdz papēžiem ir mums vajadzīga būtu normāla ādas struktūra. Nekad cenšamies atjaunot šo te mitrumu. Ja mums ir ļoti sausas ādas, tad strādājam, un it sevišķi par pēdām un plaukstām. Tās ir arī viena no it sevišķi tiem cilvēkiem, kuri ir guloši, ja, kuri nekustās paši, kuriem arī, un tas ir viens no iemesliem, kā rodās izgulējumi, ja? Tātad mitrināšana ir ļoti svarīga, arī pēdām. Lai noteiktu, vai ir saistības ar sausu ādu un spiedienu čūlu attīstību, galvenokārt papēžu un potītas ādas zonās. Jo tur ir pirmām kārtām, jo cilvēkus vajadz, kā ir arī zināms, ka viņus ir vajadzīgs kustināt, viņus ir vajadzīgs mazgāt, viņus ir vajadzīga mitrināšana kā tāda un arī kustība, ja? Un pirmām kārtām gulošiem tie, kas nekustās, tagad uz papēžiem un potītēm ir arī izgulējumi var būt. Jā, jo ja tur ir ļoti sausa āda. Tātad veikts ir arī krustinisks pētījums, kuras secināja, ka 71,9% pacienti ar papēžu potītes izgulējumiem ir divreiz otrā pakāpē ir ar sausu kāju vai pēdu ādu, tātad varētu būt tieši augsta spiediena cilvēkiem, cukura diabēta cilvēkiem un attīstās čūlas šādiem te, kam ir sausa āda. Kuru pacientu grupu īpaši jāsargā no ādas sāsuma? It sevišķi cukurnieki. Ja? Tas ir pirmām kārtām cukurnieki, jo tad viņiem ir savādāk ādas struktūra, viņiem ir pa maz šķidrums ādā, šūnās pa maz, ja, jo
glukoze un glikoze mums viņu sausina šo šūnu, ja, un visu tāpēc arī āda arī paliek ļoti ātra. Un tiem ir pašiem pirmiem galvenajiem, ja ir cukurdiabēts, ir jāvaktē sausās ādas, jo tad var būt ļoti ātri gan izgulējumi, gan trofiskās šķūlas, jāveidoties arī, ja, tas arī pamatā un vispār arī daudz ko mitrinot ādu gan kājām, gan rokām, var normalizēt asinsspiedienu, var normalizēt cukurdiabētu. Tas tā ir īstenībā ļoti interesanti, es to atradu, ka ar to var regulēt. Ja, ne tikai ārstējot, ne tikai lietot bioloģiski aktīvās piedevas, bet arī ar šādu ārējo palīdzību mitrināt ādu, normalizēt ādas struktūru, normalizēsies arī vispārējais, jo viss ir kopā saistīts, paši mēs zinām. Ja, un arī cukurdiabētiķi ir tie, kas paši pirmie arī sūdzās par to, kad ir ādas sausums, kad ir ļoti ātri plaisā, ja, ļoti ātri vispār āda kā tāda ir sausa, rodās ādas problēmas ļoti ātri, ja, arī, un ir, protams, cilvēkiem ļoti liels diskomforts. Eksperti uzskata, ka defektādas aizsargbarjēra ir pirmais solis pretī ūdens zudumu šūnās. Kā jau mēs esam runājuši par ūdens dzeršanu iekšā, bet tas ir viens, arī, protams, tas ļoti svarīgi, ja no iekšpuses mums vajag šūnā ūdeni un mums vajag, mēs sastāvam no 80% ūdens, ja, tad arī no ārpuses mēs palīdzam gan ar līdzekļiem, gan arī mazgājot, mitrināt, ja par to drusku vēlāk arī par. Un tas ir pats galvenais, būs, jo mitrāka āda, jo arī āda aizsargās no āra faktoriem, no infekcijām, ja, no iekaisumiem, ja ir āda mitra, un ja āda ir ļoti sausa, tad ātrāk arī dabū visādas infekcijas, var sēnītes ātrāk, ja, dabūt un visādas iekaisums. Protams, ir arī diabētiķiem ir arī tā kā ir sausāka āda, tad arī, protams, ir ādas bojājumi varbūt, ja, ne tikai cukurnieki, bet vispār es runāju, ja, kad arī ar sausām ādām, kaut vai tie paši saplēstie papēži, pieņemsim, ja, kam plīst, un, ja, tie ātrāk var dabūt gan sēnīti, gan visādus vīrusus iekšā sev, ja, caur tām plaisām, un tad gan ir jāskatās, ka nevaram ar plikām kājām staigāt. To arī vēlāk parunāsim. Tātad, un izmainās āda pat par sevi, ja ir sausa un ir ādas bojājumi, ja. Un šī te sausās ādas sindroms sastopams ir 51% cukurdiabetam. Tātad pirmām kārtām visiem tiem ir, jo tagad ir ļoti daudz cukurdiabētiķi, ja. Tātad gandrīz vai katram trešam, jāsaka, ir jādomā par sausās ādas un pēdu čūlu attīstību, lai nebūtu, ja, tad sev profilaktiski. Saplaisājušie papēži. Papēžu ādas plaisāšana var izraisīt gan ārējie, gan iekšējie faktori un pavadošanās saslimšanas. Var gan no krēmiem, gan no gaisa, gan no saules, gan no ūdens, gan no zemes, ja no viss kaut kā, un, protams, pirmām kārtām no mūsu pašu organismu. Ja, bet pamati iemesli plaisojošiem papēžiem, kam rodās, pirmām kārtām ir asinsrites traucējumi, vielmaiņas un asinsrites traucējumi. Tātad tiem, kam ir biezas asinis, tiem, kam ir augsts hemoglobīns, tiem, kam ir asinsvadi vāji, jā, tiem, kam ir augsts asinsspiediens, jā, es atkal atkārtošos, jā, tie pirmie, kam sāk ļoti, ļoti sausa āda papēžos, tieši papēžos, un tas tāds pirmais, ko arī daktars saka, kādi ir jūsu papēži. Ja, kad aiziet, tad arī ir paši mēs varam zināt, tad ir jākontrolē mūsu asinsvadi, mūsu asinsrīti. Otrs tālāk ir cukurdiabēts,
tātad vai no ākal ir kaut kāda hroniska slimība, kura ir hroniskās slimības, tās arī mums rada šo te sauso ādu un arī, un pirmām kārtām ir šie te saplaisājušie vai sausi papēži. Un arī par apaviem, kā jau es teicu, ir ļoti svarīgi, vai mums ir piemēroti apavi. Mēs citreiz neaizdomājamies, un tagad daudz vispār neaizdomājas par apavu būšanu, par apavu valkāšanu kā tādu. Vasarā, cik vien ilgi, ne tikai vasarā, bet cik vien ilgi, mēs labāk staigājam atvērtos apavos, lai ir cirkulācija, lai ir gaiss mūsu pēdām. Meklējam un, es saku, kā jūs teicu, atsevišķi būs tā tēma, bet gribu arī šeit pieminēt, ka tomēr ir vajadzīgi siltā, karstā laikā nestaigājam slēgtos apavos. Protams, ja mums vajadzīgs viņus vilkt, mēs varam vilkt, bet lielāko daļu mums vajag ikdienā mājās atvērtās ķībiņās, lai nesvīst, lai cirkulē, lai būtu dabīgi, nevis sintētiski apavi, gumojotie, kā tagad ir modē. Mums, iešļūts kaut kādās gumijotās šķībās, kuras svīst, kuras veido sēnītes, un mēs bojājam ādas struktūru. Pēdas ādas struktūru no apaviem. Un tā ir arī pirmā, kad arī šiem te saplīsušiem papēžiem no tā arī var veidoties. Nepietiekam vai agresīvu pēdu aprūpi. No tā var rasties, ja mēs nerūpējamies par sevi, arī, kā es saku, ilgu kāju nemazgāšanai arī var būt sākties pēdu, var sakot, problēma, arī šie papēži var būt, vai arī agresīvi. Tā tad nozīmē to, ka ja nezinām, kā sev kopt, ja ir šie cietumi vai tūznas vai kā, tad ejam, prasam, jautājam, negriežam ar nažiem un vēl nezinu ar ko, jo no tā arī var rasties vai ar kādiem nepareiziem akmeņiem vai vīlēm mēs tur rīvējam visu nost, un tas arī var bojāt šo te papēdi, arī plaznu, pašu, tad arī var rasties šādas te, un otrām kārtām ar šādu te agresīvu vai nezinošanu pareizi var rasties arī sēnītes un infekcijas var sev dabūt. Un arī pati par sevi saplaisējušiem papēžiem arī var būt viena no sēnīšu infekcijām. Ja ir kājā sēnīšu infekcija, tad mums arī var būt saplaisājuši papēži. Pēdu veselību var ietekmēt arī laika apstākļi. Saule, putekļi, karstas, pludmales, smiltis stipri sausina ādu, padara to mazāk elastīgu, arī zandols īpaši bez siksniņām dara savu ar katru piestienu pret pēdu, āda tiek traumēta un veicinot plaisu veidošanos. Tas arī ir ļoti, ļoti svarīgi, tā kā jau es te teicu, apavi ir ļoti svarīgi. Neaizdomājamies, bet tas tā ir. Un tad pēc tam mēs domājam, kāpēc mums ir šīs te problēmas, jo mēs jau ikdienā to dienā nesājam. Bet var arī no tā arī rasties šī te pēdu bojāšana. Plaisas nav vienīgais kosmētiskais defekts, kas paver ceļu infekcijām un iekļūšanu ādā. Tā jau jūs to saprotat, ja āda uz papēžiem ir izteikti sausa, iet runa tieši par sausu ādu, tā ir pamatā, kas visvairāk infekcijas mums pēdās ievieš, tātad vai sabiezē un plaisā. No tās var atbrīvoties tikai pakāpeniski. Nebūs tā arī, tas arī ir pierādīts, ka nevar tā, nebūs rezultāts kājām un gaņām mēs paši arī zinām, kam ir mums šī te problēma, tad ar vienu reizīti nomazgājot vai pamērcējot, mums nebūs. Būs ilgāks laiks, kā to darīt, un tad ar laiku šo te ārstējot noteiktā sistēmā, noteiktā procesā, ar laiku tas pāriet. Un jāizdomājas tiešām, ko mēs darām. Tātad sabiezējumi un plaisas, tas ir pats svarīgākais, ja mums ir kājās. Un kā jau es teicu, negriežam ne ar šķērēm, ne ar žiletēm,
ne ar nažiem, ja, jo var sabojāt un arī nav vajadzīgi, tā būs agresīva mūsu pielietošana, ja, un tieši sliktāk varam izdarīt nekā pamazām to darīt, mērcējot, un pēc tam izstāstīšu, ja, ar ko un kā. Tātad, jo arī var ar šo te griešanu, protams, arī var traumēt dziļākos slāņus. Ja mums nevajag, mums ir jākop virsslānis. Dziļākie slāņi ārstējās un kopjās no iekšpuses, ko mēs dzeram iekšā un ko mēs smērēsim virsū. Ja? Tie dziļākie, bet kopšana tā ir tikai virsējam slānim. Ja, lai nav asiņošanas, lai nav, var visu kaut ko sev dabūt tur iekšā un mēs, tad ir sāpes un tad vispār nevarēs neko ne pastaigāt, ne būt, ne apaus uzvilkt un ļoti griešanas brūces, kā zinat, viņas ļoti ilgi dzīst, ja iegriež, ja. Tātad virspusējās plaisas droši var kopt arī mājas apstākļos. Ieteicams vīlēt sausā veidā ar pēdu vīli pirms dušas. Nevis mērcējam, bet sausā veidā mums to biezumu jānovīlē nost, ja, tad mēs norīvējam un tad mērcējam. Vannošanās ne mazāk kā 1 reizi nedēļā. Tātad tā ir domāts tā, kad dušā mēs ejam, mēs mazgājamies, jā, bet cik mums vajag karstā laikā kaut katru dienu, jā, mazgājam kājas mēs katru dienu, bet iet runa par tādu ritīgu mērcēšanu, iet runa par vannām, iet runa par lielu tādu savu kāju kopšanu, 1 reizi nedēļā, ja, tā. Dziļo papēžu plaisu dēļ tiek apgrūtināta ikdienas dzīve, grūti staigāt un sportojot, un ne tikai sportojot, bet vispār iet. Tas arī pats zina cilvēkus, kam bija un kam ir, ja, ka tiešām tas tā sāp, jo viņas ir dziļas, viņas ir sausas, ja viņas plēš kopā līdz asiņošanai, un tas tiešām ļoti apgrūtinoši cilvēkiem, bet tās var izārstēt, bet vajadzīgs laiks un, protams, pacietība, ja. Galvenais, lai viņas neasiņot tās plaisas, ja, un viņas ir, lai netiktu iekšā infekcija. Tātad krēms 2 reizes dienā ir jāsmērē noteikti kājas ar krēmu. Kā jau zinat, mums ir savs krēms, ja, ir ļoti labs, kurš tiešām ļoti ātri ārstē, ja, bet krēmi mums ir vairāki, un mēs varam lietot mūsu visus krēmus, jo, kā zināt, mums ir universāla produkcija, gan rokām, gan sejai, gan kājām mēs varam viņus lietot. Tie, kas ir, jo ir jāsaprot, kurš krēms, kurā laikā ir jāliek. Mūsu krēms ir tas, kurš ir galvenais, var viņu ikdienā, protams, ielietot, ja viņš ir visu laiku pie rokas, vairāk tā kā ārstniecībai, tā kā tiešām par šīm te sausajām kājām, sausajām papēžiem, ja, kuriem ir rētas, kuriem ir infekcijas, sēnītes, ja, mūsu krēms ir ideāls tas, kas sārstē, ja. Tieši ārstēšanai. Kāju kopšanai pēc vairāk mēnešu slēgt apavu valkāšanas. Tad tagad būs rudens un ir jau sāksies rudens un mēs sāksim vilkt slēgtos apavus. Tad it sevišķi mums ir vajadzīgs mitrināt un vairāk smērēt ar krēmiem. Ja? Tad mitrinošais. Ja? Tad, kad vasarā, ka mums ir silts laiks, vēl mēs cenšamies, kā es teicu, ar atvērtiem apaviem staigāt, kam ir putekļi ietekme, saules ietekme, ja, tad arī āda kļūst sausa, bet ne tik traki kā slēgtajos apavos. Un 2 reizes dienā no rīta ir mitrinošais krēms, tātad mēs varam daudzus krēmus, mēs paši zinām, kādu mums ir. Ļoti efektīvs šī te pati amīra, lavanda ļoti mitrinoša, vītols ir mitrinošs, ja, var daudz, mūsu krēmi ļoti daudz, kuru mēs varam tiešām no rīta, lai ir šī te
mitrināšanu. Mūsu toniks var izmantot, mūsu pīlingu var izmantot, ja? Kur pīlingu vajadzētu izmantot lielai procedūrai. To es sīkāk un kā es šodien tā vispārēji, bet tieši konkrēti sīkāk par katru procesu būs nākošā reizē, jā, lai zin, kā tas ir vajadzīgs, pie kādām katrām problēmām mums ir vajadzīgs kāds noteikts process. Bet ikdienā profilaktiski tad mēs varam to darīt, kad ir no rīta jāmitrina un vakarā ir barojoši, jo naktī viņš mūs pabaro, mūsu ādu tāpat kā visu caurādu, mums ir barošana pa nakti, āda mūs uzsūc, āda mums strādā par nakti, ja? Un tad šie te procesi mums notiek tā kā ātrāk un labāk, ja? Pa dienu jāmitrina. Būs mīkstāka, jā, aizsargās, līdz ar to arī sēnītes mazāk tiks klāt, ja mēs šo te profilaktisko sistēmu mēs ieviesīsim dienā. Pēdām pietiek ar 5 minūšu ilgu peldu ūdenī, kura temperatūra nepārsniedz 37 grādus. Pēdas nevajag karsēt tādā ritīgā karstā ūdenī, kā mēs esam, diemžēl. Mūsu vecās mammas ir mācījuši tā, ka mums ir vajadzīgs karstēt pēdas tad, kad mums ir temperatūras un kad mums tur viss kaut kas ne tā. Mēs līdz ar to, it kā uz to momentu mēs to varam darīt, jo tas tiešām tā dara, ja mums nav detoks plāksteri vai detoks, kā caur pēdām mēs varam šo te infekciju no iekšpuses, mēs caur pēdām varam izvilkt daudz ko ārā. Kā zinat, ja? Plaukstas un pēdas mums ir akupunktūru pamati. Ja viss nelabais nāk ārā no plaukstām un no pēdām it sevišķi, ja? Var tā darīt, karsēt, ne vairāk šo te 37 grādu, jo velvītē tur ir plānāks un tad mēs bojājam velves ādu, ja? Vienu pašu papēdi mēs neliksim, mēs liekam visu pēdu līdz potītēm, ar potīti iekšā. Nevis ne tikai pašu pēdiņu un tā, lai tur drusciņ pārklāj pēdam, bet līdz kauliņam, tur, kur mums ir locītava, kur mums ir kauliņš, jā, apakšā, locītavā. Pēdas locītava, ar visu pēdas locītavu. Tā ir pareizi būtu jāmērcē, jāsilda šo te procedūru. Tas tāds ilgāks, ja, bet ne vairāk pa 5 minūtēm, tas tāds profilaktiskais, ja. Ja ir vajadzīgs lielāks, mēs varam līdz 10 minūtēm to darīt, bet īstenībā tas nav vajadzīgs, jo viņš visu dara šajā 5 minūtēs. Tātad mērcējot, mēs viņu ārstējam, mēs viņu mitrinam, mēs atveram poras, ja, mēs pieliekam mūsu dārgo baņjo, ja, kurš noņems infekcijas, kurš mums sakārtos arī papēžus, noņems plaisām sāpes, ja, ar baņo, atšķaidot, piepilinot viņu plātam ūdenim tur, ja. Varam pielikt mūsu tējas, var pielikt, ļoti arī labi ir, ja, kuras arī ļoti ārstē, dezinficē un ļoti ātri mīkstina šo te pēdu. Un sakārto un aizsargās, baņjo aizsargās pret sēnītēm. Neļaus vairāk sēnītēm, ja mums tur ir sēnītes, tad viņš ārstēs un arī pie reizes viņš neļaus vairs sēnītē tikt klāt. Ja? Mitrumā mēs pēdas nevaram turēt. Tas nozīmē to, iet runa par svīšanu un ne tikai. Lai nav daudz pēdas ūdenī. Lai nesvīš šīs pēdas. Ja mums ir ilgs laiks, piemēram, ar darbu, ja darbā mums ir slēgti apavi, tad mums ir vajadzīgs vai nu pūst mūsu spreju, kurš ir ļoti tiešām labs pret svīšanu, ja, vai velkam tādus apavus, kurš nesvīst. Domājam par to, jo svīšanā, mitrumā būs baktērijas un sēnītes vairojās ātrumā. Ja mēs ātri nagu sēni varam dabūt ļoti ātri mitrumā, ja mums ļoti svīst pēdas.
it sevišķi slēgtā apavā, ka viņam nav kur dalīties ārā, ja? Bet vai arī, kā es saku, ar baņo mēs varam iesmērēt apavus, mēs varam sapūst, un ar mūsu spreju plus vēl, tad mums viņš aizsargās un neļaus kājai, starp citu, ar mūsu spreju ļoti labi neļauj svīst pēdai ap kaut arī sintētiskos apavos, kaut gumijniekos, ja, pieņemsim. Ja ir ilgāku laiku, kur svīst kājas. Tātad mūsu pēdas kopšanas līdzekļi ir katru dienu varam lietot, berzējot kājas ar pumeku, ja, tad zinām, kas tas tāds ir, ja, ar to var darīt katru dienu, lai mums masē ar pumeku mēs varam, mēs normalizējam asinsriti, atperam mūsu kanālus, ja, kā zinām, mums viss, kā jau es teicu, mums visi pēdās, un mēs labāk uzlabojam šo te masāžu. Mēs mazgājot, masējam pēdas katru pirkstiņu, tāpat kā mēs plaukstām darām, tā arī pēdām mēs no pirkstiņiem sākam, masējam no apakšas, no augšas, visu kājiņu mēs berzējam un vai ar pumeku, vai vienkārši kaut vai ar krēmu, mēs ne tikai viņu iesmērējam, bet arī tā kā masāžu mēs sev taisam, ja? Vai ar kādu sūklīti, kurš nebojā neko un nav ass, ja mums ir sevišķi plaisas. Pēc tam mēs ļoti efektīgi ir mūsu tulpe, tātad dušas želē, jā, vai nu šajā vanniņā, vai vispār mazgājoties ar tulpi un ar priedes želēs ekstraktu, jā, tātad, un ar lauru lapu ziepēm. Un šie te trīs ir tie, kas noņem ļoti, ļoti aizsargā mūsu infekcijas. Ja? Tulkoju meitenēm izrādās, es arī krieviski ierakstījis, bet nekas. Tātad, tātad ar šo te mēs arī aizsargājam. Un ar lauru lapu ziepēm tas arī ir ļoti, ļoti labs aizsargājošs tieši pret infekcijām, ja? Lai nav dezinficēšana, ja? Protams, arī mūsu baņo, bet, ko var likt kopā, var atsevišķi, ja? Un kājas mēs žāvēšana ar dvieli, uzklājam pēdu un uzklājam uz pēdas aerosolu, kāja aerosolu mūsējo, iet runa par mūsējo, ja? Jo kāja aerosols ir ļoti daudz, ir 70% mūsu zieprieksta iekšā mūsu kāja aerosolā. Ja, tātad, kā jau es teicu, baņo, tas pats, ja, un kumelīte, tātad ļoti liels pretiekaisuma aerosols. Bet viņš ir tikai kājām, ja, tātad zinām, par ko mēs runājam, ja. Ļoti labi pret iekaisumiem, pret sēnītēm, ja, mīkstina, un es saku, ļoti efektīgs ir tieši svīšanai. Kaut vai apavā pašā, negribam uz kājām vai zeķē, lai nepatīk, bet viņš ļoti ātri uzsūcās, viņš nepaliek slapšs. Viņš ir tas mitrums tajā momentiņā, kad mēs uzpūšam, bet pēc tam viņš izgaro un arī labāk es, piemēram, pūšu apavos, un arī viņš noņem ļoti efektīgi apavu smaku, tiem ir sevišķi vīriešiem, tiem vairāk kaut kā, ja ir, tiem arī tad visu noņem, nevajag daudz, ļoti maz, tas mazais flakoniņš ļoti, ļoti ilgi iet, ja, tā kā tiešām viņš ļoti labi dara. Un mūsu kāja krēms, tas ir, kā jau es teicu, ļoti daudz vitamīna, viņš mitrinošs, jā, tātad mēs viņu no rīta smērējam, iekšā ir glicerīns, upeņu sēklu ekstrakts, tātad dezinfekcija un aizsardzība, māla salvijas ekstrakts, tātad tā ir barošana mūsu ādas, aizsargmateriāls, ceļmalapa mūs noņems no sēnītēm un izvadīs ārā toksīnus, kurš arī izvada, un diždaģa ekstrakts. Tātad, kā ar mūsu kāju krēmu ir, ja vajadzīgs tiešām pie infekcijām
ja ir vajadzīgs šiem te plīsumiem, ja mums ir sēnīte, ideāli, jo viņš ļoti, ļoti izvada no toksīnus no organisma ārā. Kā ir, kad ir arī tādi detoks plāksterītes, es agrāk lietojusi, ja, kurus līmē uz nakti, pieņemsim, un arī izvada visus toksīnus, tad mūsu krēms dara to pašu. Mēs viņu varam arī uz nakti smērēt, ja. Sasmērējam, uzvelkam zeķīt, un no rīta jūs redzēsiet, kāds viņš būs slapi tā zeķi, un kā no mūsu organismu dalās toksīni ārā caur pēdām. Mēs caur pēdām, starp citu, ļoti daudz, ļoti labi mēs varam attīrīt savu organismu no toksīniem. Un tātad viņu maigāku, elastīgāka būs mitrums, un tiešām viņš saglabās šo te kāju pēdu mitrumu. Jā, ļoti, ļoti labs. Nu tālūk, to es gribēju